wanna feel it. Nu, čau! Visi mani foršie vienīgie skatītāji, kā jau jūs redzat, pēc bildes šodien mums stāstā ir BMW E53. Jā, kā jau daudz no jums atceras, nesen kanālā bija video, kur mēs braucām pakaļ diviem BMW no Isolas, no Ultrus. Internetā tie izskatījās labi, bet realitātē mēs nezinājām pilnīgi neko. Bet baltais X1 bija perfekts. Auto savu ceļu jau ir atradis un aizbraucis pie jaunā saimnieka. Bet šodien paliekam pie mūsu pelēkā BMW X5 E53. Un šis nebūs vienkārši video. Šajā sērijā mēs iesim visam cauri. Sāksim ar pilnīgu apskatu, saprast, kas ar šo auto patiesībā notiek. Un tad sāksim to taisīt, krāsot un, protams, ar lemenu piliņā arī kaut ko uzķūnēsim. Un kad viss būs gatavs, mēs arī satiksim jauno saimnieku. Jautājums tikai viens. Vai šis BMW būs labs stāsts, vai arī kārtējā ekonomiskā krīze manā maciņā? Noskaidrosim to kopā, dzenam iekšā garāžā. Gribu pateikt to, ka sākumā video redzēsiet mūsu Ediju, dzīvo vienreiz čali, jauno operatoru Itiju, kurā filmēs Ediju darbībā. Sāksim ar to, ka Edijs mums sadēsīs mašīnu visu priekš tehniskās apskats, lai mēs varam iziet. Iespējams, ka pa nulēm viņi filmēs, Edijs darbosies, un es komentēšu, jo pats esmu izbraucis ar ģimeni, teiksim, mazā kāzu ceļojumā uz Ēģipti. Jau redzat, Edijs pieslēdz datoru, diagnostiku, meklē elektriskās vainas, sāks arī mehāniskās, bet mēs apskatīsimies citā lauciņā. Ļoti interesē, ko es pārdošu, un vislabākais veids, kā to izdarīt, ir, protams, Car Vertical, kur ar manu promo kodu 11 tu saņemsi 20% atlaidi atskaitēt. Pastīsimies, kas tad lācītim vēderā. Paņemsim telefonu, atvērsim Car Vertical uzreiz ar manu linku, kur ir automātiski piešķirt tev 20%. Atceries vārdu 11. Obligāti pirms tu vēlies sev nopirkt mašīnu, vienmēr pārbaudi vismaz lētākajā veidā. Tas ir Car Verticalā, kur tu redzēsi visu vēsturi, kas ir oficiālajās sistēmās. Un Car Verticals ir ļoti apgriedojies par šiem gadiem. Tur var daudz ko redzēt, kā arī jaunumu. Tur ir, cik īpašnieki bijuši, vai ir veikta tehniskā apskata, vai ir apdrošināts un tā tālāk. Beigsim muldēt un rakstam iekšā šasīs numuru un skatāmies, kas tad tur būs. Esam atvēruši, redzam, pirmais. Mums ir 6 īpašnieki. Ražotāja gads ir 5. gads, dīzels, viss sakrīt, un mēs jau redzam, ka mums ir bojājami un veseli 6 gabali. Interesanti, kā tās summās. Es ceru, ka nebūs daudz, jo man tad būs bišķi nērti, tā kā priekš jaunā īpašnieka. Nobraukums nav tīts, mašīnai 400 000. Tas apstiprina arī Car Vertical. Nav izmantots ne komerctransportā, nav ne zakts, nav bijis arī dabas stihijās. Tas ir ļoti labi. Nav bijis taks, nav bijis nomas auto vai autoskolas. Ja mēs autoskolā būtu 53. Es domāju, daudz gribētu. Mēs esam tikuši pie noskrējiena. Tātad mēs redzam to, ka pelēkā līnija nozīmē vidējais Eiropā, kāds ir, un mūsējais ir zilais. Mums ir bišķiņ virs vidējā, un pēdējais mums ir bijis 390 nobraukums, un mašīna ir smuki braukusi, izņemot šitā te zona, pastieties. No 14. gada līdz pat 19. tehniski mašīna sanāk ir nobraukusi 50 000, vai nu viņa ir bijusi saplīsus, vai nu sasista, vai nu kāds ir pa bišķiņam tīnis nosvars. Esmu dzirdējis, kad ir populāri pirms apskatēm notīt to, ko tu esi nobraucis pa gadu. Bet šeit pašlaik to nevaram saprast, ir tikai aizdomas. Un pēc tam, kad ir mašīna bijusi jau Latvijā, ir smuki veidojies noskrējiens. Ejam tālāk. Mums rāda, ka mašīnai nokārtot tehniskā apskata. To jūs redzēsiet arī video. To mēs izdarīsim. Mēs esam arī apdrošinājuši. Un uzmanību bojājumu. Tātad mašīna mums ir no Francijas. 7. gadā mums ir pirmais bojājums. Mašīnai bija 1 gads, vai drīzāk 2, un reku priekša un labā puse no 3 līdz 5 000 eiro. Īstenībā priekš tā gada, es domāju, ka tur arī nekas baigi daudz nebija sasists, un tajos gados, es domāju, tas bija ļoti dārgi. Ļoti dārgi. Ejam tālāk. Mums ir 9. gads Francija, nezinām bojājums, aizmugure. Nu, tad, kad es, kā jau redzēsiet video, visu tur darīju, ņēmos. It kā teorētiski neko aizdomīgi neredzēju, ka kaut kas būtu bijis. Redzēju, ka ir lampas mainīt,
mainītas un bufers ir mainīts. Ejam tālāk. Atkal Francijā līdz 500 eiro 9. gadā. Bet Francijā tas laikam normāli, jo es esmu bijis Francijā un tur visu laiku tās mašīnas apskādē un bukņā un tam līdzīgi. Un mums ir Latvija. Latvijā 21. gadā mums ir pa pusotrīti. Un kas tas ir? Nav rādīts kas. Bet kaut kas ir, te jau kaut kas varbūt brišķiņu vairāk tālāk kā Latvijā. Jau nākošajā gadā te ir kaut kas pa 500 eiro gan jau buferi krāsojuši. Un tagad apstamies tirgus vidējo cenu. Tātad mašīna šādā komplektācijā un šādu nobraukumu vidēji maksā 6,5 tūkstoši. Pa cik es viņu pārdevu, to redzēsiet video beigās. Visu šitā tu vari pārbaudīt, ja tu pērci savu mašīnu un gribi pārbaudīt, vai tiešām sakrīt ar pārdevēju norādīto un ar kāru vertikāli. Un mums ir 29 ieraksti, kā mainījusies mašīnas īpašnieki. Reki izražos 5. gadā. Un pirmā reģistrācija ir 5. gada beigas, 6. gads. Un tas ir bijis Francijā. Un Francijā viņa ir bijusi no 7. līdz pat 19. gada 4. 5. mēnesim, jo redzam, ka šeit ir iegādāti viņi Latvijā. Reģistrēti, iziet tehniskā apskate un uzreiz pārdot. Pieļauju, ka ir nopirkuši perikupi, pārdevuši Latvijā. Gadu ir pabraucis pirmais īpašnieks. Reku jau ir bijis viņam nabagam bojājums, tas pa 1,5 tūkstoši, ko redzējām. Tad viņš ir atkal veicis tehnisko apskati un tad jau ir mainījušies te pāris īpašnieki. Un tad es esmu viņu rekur pārdevis, kā jūs redzat. Jep, video beigās redzēsiet, ka esmu pārdevis X5, dzirdēsiet jauno īpašnieku un viņu emocijas. Kāra vertikāli mums dod labu priekšstatu, ko mēs redzam par mašīnu un ko mēs dzirdēsim, ko mums stāstīs pārdevējs. Mēs varam salīdzināt šos datus. Tā kā atbalst mani un atceries, apakšā ir links, nospied viņu un promo kods 11 un dabū 20% tavai atskaitē. Izmanto to un taisīsim tev foršu kontentu. Ķeramies klāt 53. būs interesanti. Nu ko, Edijs mums ir sataisījis aizmugurē gabrīta lampu. Mums viņa nedega. Mums bija tas pat divnieks. Un aizmugurē lukturim labajiem bija sapūši kontakti, bija iemeties zaļais standarta pozīcija. Un tagad ir laiks skatīties mehānisko daļu. Ceļam augšā un es zinu, ka mums ir viena problēma. Mums deg panelī 4x4 lampiņa. Ko tas varētu nozīmēt, tad pacelsim un apskatīsimies. Kā jūs redzat, viss apakš ir eļļā, bet te ir vesels stāsts. Kāpēc viņš ir eļļā? Jo mums ir tāda klaboša skaņa bija, kad braucām no Rīgas uz Liepāju. Un izrādās, nebija mums piesprūvēts kārtīgi priekšējais redaktors. Un viss tur tā eļļa lidoja ārā un varēja vienkārši mums kaut kur pa ceļam viņš pazust. Labi, ka viss beidzās veiksmīgi. Nu ko, kas tad tas mums uz galda? Tas ir mūsu 4x4 servo motors, kur iekšā ir plasmasa zobrati. Bet, iespējams atradām problēmu, kāpēc neiet 4x4. Zobrats ir izdielis. Pasūtījām jaunu rēmu komplektu, jaunām gumijām, jauniem zobratiem, jauniem sprostiņiem. Jā, Edī, cerēsim gan, ka mums viss strādās. Un viss tas 4x4 deg dēļ šitā zobrata. Strādās 4x4. Maziņš tulkojums, kas tas ir? Servomotors ir maza elektriska ierīce, kas automātiski regulē pilnpiedziņu. Tā iekšā ir plasmasas zobrati, kā jau redzat, kas man ir sadaluši, kas ar laiku nodilst. Kad tie nolietojas, mašīna vairs nesaprot, kā pareizi sadalīt spēku uz ritiņiem, tāpēc iedegās 4x4 lampiņu, un šī ir diezgan populāra problēma tieši šajām mašīnām. Kā tu zini, kur braukt, ja nu gadījumā tev tāda kļūda deg, un tas pārsvarā ir visiem BMW, kas ir aprīkot ar pilnpiedziņu. Mēs esam uz savām mašīnām iemācījušies, Rekus Mukedijs visu sakārtos, satīras, sasmērē, visu kā vajag. Es ceru, ka viņš saprot, ko viņš dara. Vismaz viņš sataisīja to, bet to jau mēs redzēsim tālāk. Vismaz šitāds te plasmas griedentiņš nāk tādā lielā džipā. Un likās tā, kāpēc nevar būt alumīnija vai metāls. Varbūt kāds var atbildēt to komentārā. Visu tagad ņemam, skrūvējam klāt pārējās visas detaļas un liksim virsū un skatīsimies, vai Edijam sanāca to tomēr novērst vai nē. Tā, šito aktuātoru mēs salikām. Liekam visu. Tā, Edī, mēs visas cerības liekam uz tevi un sakrustojam pirkstiņus kopā, lai viss sajiet. Bet nav tik grūti parunāt. Kluss pa dabu. Pa puhuļu. Pa dzīves, pusmēms. Pusmēms. Neiet virsū vairāk. Nedara vairāk. Oi, teiši tūlīt uz triki, bļaļ. Edijs kaut ko ir sačakarējies, vai arī pārāk slēgs zobars un īsti neiet apakaļ vietā. Mums sadalās kārbā iekšā, jo viņš nevar īsti saprast, kāpēc sazobi neiet kopā. Cik es te saprotu un skatos, jo es arī tagad montēju un skatos un mēģinu saprast, kas viņam tur notiek. Bet viņam tā ir, viņš vienmēr skaita savas mantas, viņš tur palamājās, atvainojas par lamvārdiem.
Bet vienmēr viss aiziet un ir tik forši. Man nedēļa. Kāpēc man uz acis izstāsta, ka tev mazāk zobu nekā? Viņš izstījās viņš. Es pats skatījos. Man viņš izstījās arī bišķiņ garāks. Un tagad skatīsim 1, 2, 3, un tu esi brīvs. Tā, tagad pārliecināsimies, vai zobu sakrīt. Kaut kā nedīt, cik reizes var teikt, pirms liec iekšā pārbaudi. Bet parasti viņiem sajiet, bet cerams, kad arī šeit sajies. Nu, ko skatāmies tālāk? Būs vai nebūs? Un tā līdz 6, ne? Tā saprotu, ka tomēr ir sagājis, izjauts ārā vienreiz, salika otrais, un hops! Tā kā vajadzētu būt pirmo reizi. Viss skrūvīts saķera, zobrats sagāja vietā, un skrūvējam klāt. Tad jau tev ir tehniski sanāk, kad jālaiž mašīna lejā un slēdzam pie kompja un skatāmies, kas tur ir. Kompīši saslēgti, lielais nopūtiens un lielais mirklis. Nu būs vai nebūs. Tātad Edijs mums ir pieslēdzis datoru, un mēs saprotam to, ka parasti datoru vairs kļūda nav, bet mums joprojām panelī rāda 4x4 kļūdu. Un tagad mēs domājam, ko darīt un kāpēc. Ir variants. Mums ir izregulējusies stūri, un viņš saka par stūras leņķi. Un tāpēc Edijs zvana mūsu elektriķim, Arnītim. Arnits ir pats labākais elektriķis Liepājā, viņš pa BMW ritīgi velk. Un tāpēc paklausīsimies, ko tad viņi tur spriež un kas tad jādara. X553. Dēļ stūras leņķa sensoru varētu būt, kad viņam... 4x4. Jā. Jā. Kas jau tev atbildēja? Nu jā. Nu labi, paldies. Apskati nevar iziet. Nevar. Nevar. Jāmaina lēni? Tiks dēk 4x4. Jāmaina lēni? Nē, stūris leņķis sensors. Nu jā, nu. Tas sūds jāmaina. Bet viņš jau nav lēni, viņš jau ir lejā pie pedāļiem uz stūras asu virsu. Viņš tur, viņš nav tagad sēžu tam? Vaļā. Mēģinies mums kalibrēt. Es jau ar savējo nevaru, es toreiz tam 61. provēju, bļa, man nesanāca, un tā es braucu pie tevīm. Bet tev jābrauc pie manīm. Un tad es tev pateikšu, ja tev jāmeklē cits vai ne, bet man liekas, ka Kanēlim arī vairs nav, viņš pēdējo kaut kam te uzlīk un brauc pie manīm kalibrēt. Kad tu vari? Ja tu atbrauc, tad varam tulīt. Davai, brauc. Es esmu mājās. Davai, brauc. Bet paga. Mums nedeg arī spidometram visas lampiņas. Jūs jau zināt, ka 39, 53 nedeg brīžiem tie pikseļi. Tāpēc ātri Edijs izņems ārā spidometru. Notestēsim, sapratīsim, kas un kā. Izjauksim spidometru un ieliksim jaunas lampiņas. Un liksim apakaļ, pagriezīsim atslēgu un pasīsimies, vai mums viss smuki deg. Un tad mēs braucam pie Arņa. Nu ko, braucam pie Arnīša. Kitī ar Ediju ir pilna vaiga ar apņemšanos, ka viss sajies, ka nevajadzēs mums mainīt neko tur zem tās stūres. Un dodam maestro, lai darbojās pie datora. Viņam ir bišķi gudrāk tā tehnikas nekā mums garāžā, un mēs ticam, ka viss būs. Arī Edijs tic, kā jūs redzat. Un jums noteikti interesē, kas tas pa maestro Arni. Arnis ir pārsvarā par BMW, bet praktiski viņš taisa jebkurai mašīnai visas elektriskās lietas, blokus, tur kodē, regulē un pie viņa var nočipot. Rītīgi krūts atsaucīgs elektriķis, tā kā kontakts laikam nedošu, jo viņš ir tā ļoti aizņemts un es nekad īsti pie viņa netieku, bet ja nu gadījumā ļoti vajag, tad uzrakstat man un sakontaktēšu jums ar labāko elektriķi, kāds mums Liepājā vispār ir pa visām šitām auto tēmām. Un tagad jau redzam, Arnis mums taisa pirmos test drives, viņš ir nokalibrējis mums stūras leņķi, un redzam jau tā stūrītī, ja jūs tā ieskatītos, tad tur nedeg tas 4x4 un ir baigi labi. Ja mēs tur papakaļ izbrauksim un neiedegsies, tad gan jau būs labi. Un ko tad mums saka pēdīs par šito? Nu, jā. Un mums ir 53. bez kļūdām. Pilnpiedziņa mums strādā, viss sakalibrēja. Arnīts, paldies viņam. Braucam apkārt garāžu, kas skrūvē tālāk. Yes, Edijs man šito ierunājas balss ziņā, un es saņēmu labas ziņas tajā siltajā zemē, kur es esmu. Super! Bet tagad dzenam iekšā, ja jūs šajā video ieklausītos, jūs dzirdēsiet tādu skaņu un ejam meklēt, kas tas ir.
Nu, jūs saklausījāt, es točni dzirdēju. Nu, ko, visu apārdīsim nost un pastīsimies, jums ir aizdoma par to razdātku. Tas arī grāma? Nu, demfers nebūs jāmaina. Pietiks ar to, ka pieskrūvēsim razdātku klāt savā vietā un troksnis pazudīs. Man nepatīk. Man šis viss nepatīk. Un zinu, kāpēc viņš saka, ka viņam nepatīk, tāpēc, ka mēs viņus zinām mājās no Rīgas. Tad Edijs brauca 53. un viņš tur stipri ātrāk uzbrauc virs atļautā. Un, ja tas viss būtu nokritis mums pavisam, es domāju, tur būtu tāda bēda ielē, ka nu. Tagad Edijs mums saskrūvēs gan razdātku pievilks klāt un nomainīsim arī ar mūsu pašiem instrumentiem lielo ķēgu ritenim, par ko mums iedeva divnieku. Ir kāda skaista jauna detaļa. Viss finish. Mums ir nomainīti zobrati, mums ir pieskrūvēts redaktors, esam satīrījuši apakšā arī eļļu, nomainījuši lielo ķegu, spidometrs sataisīts, lampa sataisīta, nokalibrēts, viss kaut kas. Un visa mašīna ir gatava braukt ārā, un tad jau nākušā dienā beidzot esmu es garāžā. Un redzēsiet beidzot manu smaidīgo, patīkamo seju. Es esmu atgriezies. Kā jau es minēju, tad jau redzējāt, kad Edijs vienītī veselu nedēļu, nu ne ar X gluži ņēmās, bet nu vēl šo to darīja, bet ar X arī ņēmās. Redzējāt, ka jau daudz ko jau ir izdarījis un samainījis, un tagad mums ir tā X diena, kad brauksim uz apskati. Mēs esam sataisījuši visu melno. Un tīri teorētiski mēs varam dabūt apskati pa nulēm. Edijs samainīja ķēgas, Edijs samazgāja motoru, pieskrūvēja priekšējo redaktoru, jo mums bija tādi skaņa graboņi, kas izrādās viņa redaktoru. Nebija pieskrūvēts, jo beigās izrādās mums ir X-am mainīts laikam motors, jo ir visur zaļās skrūves. Kāds kādreiz ir mainījis, kaut ko nav pieskrūvējis, bet ir ļoti labi. Ir ļoti labi. Tā kā mums viss smūgs tīrs. Viss ir samazgāts. Tā, lai varam pabraukt tagad un patīriet, vai tā kaut kur eļļa, jo viss tā eļļa, ka lidoja ārā, laikam, cik es saprotu no šejienes. Un mums ir jaunā ķēgarika. Motora telpa nav augšas parādīšu pēc tam. Kur liksim vienu pannu. Tad mums ir pilnīgi jauna šitā panna. Šito daļu esam nomazgājuši. Tad no tādiem bišķiņu mīnusiem es nezinu, kāpēc mūzika pazuda. Visu laiku strādāja, bet tagad nestrādā. Bet tas tagad apskatē īsti nav vajadzīgs. Tagad saliksim visas pannas un brauksim uz apskati. Un ceram, ka iedos par nulēm, tas vispār būtu afigēni. Tā nolaidām X-ņu lejā. Parādīšu, kā mēs smuki esam sakārtojuši motora telpu. Viss smuki, tīrs, samazgāts, satīrīts. Augšā vispār eļļas nebija nekāds modificējušas. Viss bija forši un kārtīgi. Mums vēl būs pēc apskates noteikti jānomēs tūši pašmēlēs uguns, jo viņš ir bišķi padils un skan. Un vēl visādas lietas. Tā kā, jā, brauksim tūlītās uz apskati, iziesim apskati, tas etaps būs noslēdzies. Tad jau ķersimies smukumlietām. Ir plāns visu kaut ko sakrāsot, uzķūnēt, salikt, bet to jau pēc tam izstāstīšu. Tā kā kāpjam iekšā un braucam uz apskati. Tā mums arī šodien līsta. Ir viena atnākusi, no otra jau ir Jelgavā, tikai jau jāizdomā, kā viņa dabūt šurp, jo mums šitā līsta vispār nebija. Tagad mums ir. Mums būs šitā līsta, un tad mums vēl atnāks šitā līsta. Tā, pamēģināsim uzlikt līsti. Edijs jau saka, ka tas ir pilnīgi lieka darbība, bet man gribās. Vismaz pēc mašīnas viņš ir iztīsies. Nu, re. Jau labāks skats pēc dzīvi. Nice. Nav bez šķausīt vienīgo. Ko tā āmuriņu vajag noteikti. Tā viss mēs tagad darbosim pie kaimiņu ūdeni, noregulēsim. Lūk, tur vienu vai otru vajadzēja. Un mizējam uz apskati. Tā, nu ko, esam ceļā uz apskati. Pa ceļam jau samaksāja pie Luxforu stāvot par atkārtoto apskati. Bija atgādināt, ka Riku esam nomainījuši stikliņu spoguliņu. Tas bija pilnīgi brūns, likām smuku, tā kā vajag. Un mizājām īstenībā tik foršam viņi braucās. Visādi nianses, jāatspēc salons, jāatskārta un
Es saprotu jūs 53. īpašnieki, kāpēc jums patīk un kāpēc tās mašīnas maksā, cik viņas maksā. Krūti. Tagad turam īkšķis par nulēm. Tas būs kaut kas rīdīgi krūti īstenībā. Jezu, mums ir vesela rinda, tik rādās. Nu ko, veiksmīgi tagad braucam jau uz servisu. Esam izgājuši apskati. Un apskati mēs izgājām pa nulēm. Mums ir 53. 5. gada apskati jauni, samaksāt nodokļi un apskati pēc tam par nulēm. Vienamēs labs, es domāju, starp 53. un viss, kas ir 53. un saprot un grib un noteikti novērtē to un zina, ka tā ir tēma. Tā ir ļoti laba tēma. Labs, reku man ir apskats lapiņi, lai jūs arī saprotat, kad es nemuldu. Rekur. Viss smuki. Tā kā vajag. Tā kā paldies visiem, kas iesaistījās. Edijs Malecis. Paldies arī iepriekšējiem saimniekam. Es diezgan labi sakojos līdz savai mašīnai. Paveicās. Šoreiz mums paveicās. Redzēs, kas kādreiz nākotnē būs, jo ir plāns ļoti daudz strādāt ar izsoles mašīnām un tā tālāk. Un šis ir ļoti labs stāsts, veiksmīgs. Tā kā šodien tad metam mieru un rītā jau ķeramies klāt pie vizuālām pārvērtībām, uztaisīsim viņu vēl smukāku, agresīvāku, lai tev jaunajam saimniekam ir lielisks X5. Nice. Hello, nu ko bijāt jau atkal sailgošies pēc manas balss? Yes, esam iedzinuši tagad mūsu gatavošanas boksā un ir laiks šo aparātu darīt vēl skaistāk, tā kā iegaumējiet, kā viņš izstās tagad un ķeramies klāt. Tā, mums ir laiks beidzot ķerties mūsu X553. Gribu pateikt to, ka pa X1 video nebūs, jo X1 aizgāja jau nākšā dienā, kad izlaida video, ko mēs esam nopirkuši. Un pa 53. bija ļoti liela interese. Un 53. arī jau ir rezervēts, pusi naudu iemaksāt. Un saimnieks gaida, kad sakrāsosim, visu saķūnēsim un varēšu viņam atdot. Tad, ko tad mēs darīsim īsti mūsu 53. Kamerā viņš izstās pat diezgan forši, vai ne? Bet ir visāds niansīts. Tātad mēs uzlakosim lukturs, pārkrāsosim kapat, jo arī ir visādi acitumi. Buferi neaiztiksim, jo tas diezgan labs. Krāsosim šito spārnu, jo te ir kaut kas mums atnācis uzburbis tālāk. Mums ir šitāds te švīks. Iespējams, kad varbūt pārkrāsošu šito dūri, bet es vēl domāju, varbūt varētu saslīpēt. Jo negribu arī baigi aizrauties, jo, lai nav tā, kad pārsniedz budžetu, mums vajag atjaunot pļonku. Šito arku krāsosim, jo te ir maz rūzas burbulīši līdz kantītei. Buferi nekrāsosim, bagāžnieks ir gandrīz labs. Te bišķiņ ir punktiņš, varbūt arī nopūtīsim šito. Iespējams, ka nomainīsim aizmugurēja lukturs uz jauniem. Tad mums iet šitā arka. Nu, te teorētiski neko nevajag krāsot, bet maziņš punktiņš te kaut kāds ir. Tad vai vajag to, nezinu. Dūrs mums pa lielām ir vesels, jo neskai kaut kādu buktīti. Ručku mums jānokrāso jāuztais. Un durvīm arī īstenībā tās apakšas labas. Nu, varbūt ir kaut kāda atstuma, bet neiespringsim. Un šitas te spārns. Kāds kādreiz kaut ko krāsojas, jūs redzat, atspulgā redziet, kā zīmējās te tāds. Kāds te kaut ko ir darījis, tad ņemsim šito ārā, šito nost, iztīrīsim visu un nokrāsosim. Žēl, ka man jālaiž līdz pat šejienai, jo krāša tā nav vienkārši. Nu, esmu uzlicis jaunas ziemas riepas un pa salonu mums ir atnākusi stūri beidzot no Pētera. Mums ir pilnīgi uzšūt jaunu stūrīti. Izdarīsim šito, aizvadīsim uz detailingu salonu. Mums jaunais Androids un tehniski mēs viņam nomainīsim, protams, eļas filtru, kārbai eļas, stūras pastiprinātāju, vienu ķegu, jo sapratām, kad īsti problēmas tur nav apskatē, bet nevar noregulēt tā savērsuma priekšādaļa viņa. Tad to nomainīsim un gan jau, ka sapulēsim. Un, protams, IS paka. Es līdz atnesīšu, iziesim cauri, to arī sakrāsosim mašīnas krāsā un saliksim visu virsū. Būs ļoti labi. Tā, nu ķeramies klāt, jaucam visu ārā. Un ķersimies klāt. Pirmais, ko mēs darīsim, mēs tīrīsim visur ārā rūsiņas, jo viņas tur ir.
un palaidīsim skaistas timelapses ar foršu mūziku, jo, kā saka, darbi rādīs paši un sapratīsiet, gan jau jūs arī tā kā izbaudat procesu. Tad šeit redzam, ka kādreiz jau kāds kaut ko te ir darījis. Esam kārtīgi līdz metālam iztrinuši visas rūsas punktiņas. Tas ir viss video fiksēts, tā kā nevarēsiet piekasīties, ka neesam kārtīgi iztīrījuši. Un šeit mums sāk palīdzēt arī bišķiņu Uldis, jo termiņi spiež, klients gaida, un mēs gribam pēc iespējas ātrāk rezultātu redzēt. Uldis un es esam kārtīgi pastrādājuši šitā, jā, mums ir nākušā diena, un ko te mēs esam izdarījuši, ātri apiesim, tad aizmugurējo arku mēs neesam gandrīz praktiski neko, tikai rūs iztrīnuši, un Uldis mums ir sagatavojis smuku priekš, jau redzam alumīnija špakteli jau ir sašpaktelēta, tā ir mūsu mīļākā, jo viņi nesēžās, un tur iekšā ir arī metāla gabaliņi, kapats ir smuki notīrīts, un jau arī pats sašpaktelēts, un otra puse tāpatās, tā kā turpinam. Tagad ir Uldis pieķēries, jo man ir vēl citas lietas visādas jāizdara, nevar paspēt, un gribās man šodien to izdarīt, tāpēc jādod ir arī Uldim iespēja izcelties kameras priekšā. Tā kā man jāsaka Uldim paldies, ka viņš gatavs bez maksas uztaisīt X5. Nē. Bet kāpēc jūs man tagad neredzat, ka es gatavoju, jo man tiešām ir viss kaut kas vēl jādara, un puikām visu kaut ko vajag, detaļas jāvada, un klientiem jāstrādā, un reāli nav laika. Es saprastu to, lai man neviens netraucētu. Jānāk ir sestdienā, svētdienā, tad var daudz ko izdarīt, bet kāds kaut kur pieķeries tā, atbrauc kāda iet parunāt, un rītīgi izsit no tā ritma, un tad es nevaru vairāk. Un vispār gribu parādīt mūsu reku ies paka. Ir vēl maliņas, tās, kas nāk šeit. Čing. Nu, kā jūs redzat, stāvoklis ir interesants mašīnai. Rūsa baigi nav, bet šitas jau, viņi īstenībā diezgan daudz, kur ir krāsot. Nezinu, vai tas labi vai slikti. Citiem patīk, tas citiem nē. Man patīk. Znači, kāds investējies un ieguldījies. Ļoti maz īstenībā ir rūsa. Te bija gar pagriezieniem, bet tas laikam viņiem normāli, nedaudz. Tad te mums bija buktīte, kāpot esam izslīpējuši. Te bija bukte, te bija bukte. Bija tāds diezgan pabuktēns, un šitas vārds bija diezgan bēdīgs. Es pat vienu brīdi domāju, varbūt viņa jānomaina, bet tāds diezgan samērā dzīves, jo apakšā bija jau kāds kādreiz kaut ko špaktelējis, bet tā sarūsējies viņš nebija. Un tad te viss bija tāds dīvainā formātā, mēs viņu iztaisnojam visu cauri Uldis. Un mums paliek, nu ja tā jūs saprotat, krāsosim purnu, buferi mēs nekrāsosim, tieši diezgan labs. Lukturs atjaunosim un rekur. Šito apakšu nokrāsosim, jo te bija rūsiņi, un te maza kantīta bišķiņa. Šito sakrāsosim un, protams, mūsu ārku. Jo tagad te fleks te ir izslīpēts ar antikoroziju nostāvējis labi, saēdīsies un būs pa smuko. Let's go! Es domāju, ka Uldis turpinās. Man jāiet kaut kur citur bišķi pastrādāt un mācam. Ko mums Uldis jau līmē priekš gruntēšanas, un Uldis mums jau ir nomaucis pirmo kārtu ar epoksīdu. Epoksīds ir ļoti svarīgs plikam metālam, arī gruntī, tad mazāk sēžās un epoksīds foršāk iēdās arī tajā metāliņā un uztais tādu ķīmisku reakciju, lai nenāk tā rūsa vairāk un arī atgrūž no ārējiem apstākļiem. Un tagad mēs laidīsim pildošo grunti. Tā būs melnā krāsā, tāpēc, kad pamatu šai krāsai vajag melnu. Redzējāt, kā Uldis gruntēja un es filmēju. Jūs apsieties, ko to Uldis ir izdarījis un kā viņam ir sanācis. Jā, smuki gludi īstenībā. Tas nav, tas ir citai mašīnai, bet šitas ir gandrīz labi. Labrīt, Uldi. Jā. Nu, kā ir? Pašam patīk? Viņš teica, ka viņam pašam nepatīk. Tā, kaut ko viņš nav sadarījis labi. Nu tas, ka vienmēr var būt labāk, tas jau ir vienmēr, ka var būt labāk. Bet tā smuka gludi novilcies, man patīk. Paziet, viss tāds gluds. Au! Bet reāli tikko sev ar grunti iedūru pirkstā. Pastīties. Jā, bet izstāsta tāds pat taisns, tāds zolīts.
Ulu šodien krāsosim? Jā, tā. Jā? Jā. Jūs visi dzirdējat, šodien ir jākrāsā. Bet ir labi, ir ļoti labi, man patīk. Jā. Nu, kā jau dzirdējāt, šodien jākrāso, tad jau kaut kad iesim krāsot. Slīpēsim un krāsosim. Re, pasties labajā pusē, kas tad te pievienojies un palīdz Uldim. Jā, es gribēju palīdzēt, man jau arī bišķiņ patīk šitā lieta. Nefilmēju, kā es tur meklēju un mēru un pārbaudu paraugiem. Jo no paraugiem šitā krāsa pilnīgi nederēja, tāpēc uzšāva skeneri. Plus mīnus atrada normālāko variantu un tad jau riskēsim un krāsosim. Parasti skeneris man baigi nepieviļ. Ir varbūt kaut kāda nobīde, bet pieļaujam. Bet šitā krāsa nav nekāda dieva dāvana priekš krāsotājiem. Cerams jau, ka būs viss. Tā kā vajag uzjauksim litru krāsu tagad un vēlāk jau pēcpusdienā atvedīs man kamerai gāzi un varēsim stumt iekšā, līmēt un jau krāsot. Nu, es ceru. Šodien vajadzētu nokrāsot. Tā kā jaucam krāsu, stumsim kamerā, līmēsim, krāsosim un tad jau rītā jāliek viss kopā. Tā viss, mums krāsiņa ir gatava. Tagad kārtīgi samaisīsim, tad jau braucam iekšā kamerā. Kabūm, mums beidzot X ir kamerā. Esam saslīpējuši ar Uldi un tagad es viņu aplīmēšu, kamēr Uldis man slīpē un gatavo lukturs, aizmgrējos vidējās daļas un priekšējos uz lakošanu. Un tā, tagad mums pagaidām izstās šitā, kaut kas jau ir uzlīmēts, un uzlīmēsim arī vēl te, un tad mēs sanisīsim priekšā vēl IES paku. Mums atvērauca uzpildīja gāzi kamerai, tā kā varēsim mizāt tagad. Visi ķeramies klāt līmēšanai. Tarā! X5 mums ir nolīmēts, mums vēl vajag ataukot. Tā. Un vispār es beidzu teikt, ka atceraties, jūs visus šitos mans video skatāties, visu, ko jūs redzat, visu varat dabūt arī jūs, jo šis nav man hobijs, ko es filmēju, vienkārši tērēju savu naudu un rādu jums. Tas ir mans mašīnas, mēs viņus pucējam, krāsojam un parādām, ko mēs mākam un kā mums sanāk. Tā jums būtu skaidrs, vai jūs gribat dzīt savu auto pie mans vai negribat. Tā kā atceraties, ka mēs gan skrūvējam, gan krāsojam, līmējam, ķūnējam. Praktiski varam izdarīt visu par jūsu naudu, tā kā droši nedomājiet, jo bieži vien man raksta pēdējā laikā Instagramā, kad vai es arī ņemu citas mašīnas vai tikai savējās. Tā kā šī man viss vienkārši liela, dārga reklāma. Man un jums. Maucam tālāk. Tā, reku mums arī ārciņi. Tagad visu ataukosim, aizmuguru ataukosim, priekšu ataukosim un iesim jau pakaļ krāsai. Jo man vēl jānokrāso gan melns, gan šitajā mašīnā krāsā un viena detaļa zila priekš klienta, tāda maziņa, tā kā es te visu kaut ko tūlīt krāsošu. Galvenais nesačakarēties meistarībā. Nākam, protams, ar ataukošanu. Un let's go! Sāksim pūst bumpers, IES paku un ķeramies klāt mašīnai. Izbaudat procesu. Un šeit jau ķeramies pie lakošanas. Un šitas laikam ir viens no maniem mīļākajiem procesiem, jo, kad tu uzlako, tu tāds redzēt, kā izstās pa īsto un patieso. Tas viss, ko tu esi darījis iepriekšējās dienas, izstās ļoti labi. Kabūm! Nu ko, viss. Šeit esam izdarījuši. Varam ātri apskatīties, kas mums te sanāca. Kaut kādas problēmas bija kamera. Nezinu, skatīsimies, ik pa laikam izslēdzās ārā, bišķi traucēja lakošanai, bet izstās kopumā ir ok. Reku man agņu detaļi, kur ir mūsu IES pačkiņi jau. Tas ir rokturim šofera ručkas gals. Reku mūsu IES pakete. Šis iet priekšā, tas iet aizmugurē. Mūsu kapats. Spārns, tad ejam aizmugurē šitas pasākums, un tad jau šitās, pagaid, stop, lūgturīši, veikums lūgturīši, kāda skaisti būs, ļoti labi,
Ļoti labi. Tā, šitas arī ir Agnim sveicieni. Un šis ir Iksim nāsas sagruntēji nokrāsoja. No, tā, lai par nakti tagad žūst, un tad jau dzenam rīt iekšā un liekam visu kopā. Mums ir salikšanas dieni. X5 jau iedzenām iekšā, kā bumba reku ir. Tagad mēs ar Uldi saliksim visu, ko esam noņēmuši, ko Uldis ir noņēmis. Un pēc tam sāksim ķūnēt virsū šitos. Šitie noteikti viegli nebūs. Labi, priekš vēl būs kaut cik forši, es domāju, varēs uzlīt, bet aizmugur gan varēs pačekarēties. Tā kā tagad liekam mūsu smugos lukturs. Hopts. Pēc tam sāksim pulēt visu, ko vajag. Nu, ieliksim arī aizmugurē lukturs. Tad mums ir interesanti jauna problēma. Man liekas, ka sākās bagāžnieks tad virināties. Varbūt arī nē. Tā kā jā, šito šodien ir jāsaliek. Tā kā liekam timelapsiņas un baudiet procesu. Tā uzlika jau nāsis. Gribu atgādināt to, ka mēs paši sakrāsojām, uztaisījām šitos te. Jau uzlikām zīmīti, jau ir lukturīts. Jau ir tas skats tāds košāks, nopietnāks. Labi, turpinam. Es te nebeidzu priecāties, paskatīties jau viss, kas sāc likt, tas kopskats un tas svaigums. Un te parādās tā 53. agresivitāte un tās facelift lampas vienkārši iedod bombu. Kurš mums ir interesanta situācija, mēs te visi sēžam pie bagāžnieka. Tāpat arī notiek klienta mašīna. Vienkārši bagāžnieks slēdzens sāk dzīvot savu dzīves, lai varās iekšā, vaļā attaisās, aiztaisās. Visdrīzāk attaisās visu laiku. Sākam domājam, ka apakš nav aiztaisās līdz galam, bet izrādās tas nav tā vaina. Tā kā, man liekas, pogu vai nomira, vai kaut eroru nometās, jo krāsojot bija pusatvērts tas bagāžnieks, varbūt kaut ko sagričīja. Bet mēs cīnāmies. Jā, poga bija nomirusi. Zvanījām Agnim, Kaneļa kungam un dabījām pilnīgi jaunu pogu. Tā uzlikām uz buferi ar šito uzliku. Īsumā bija labs. Reku. Reiz tā stilīgāk. Bet es laikam izdomāju, ka jāuzskruvē buferis un tad pacēlāji pielīmies arī šito un arī aizmugurējo. Tā, nu ko? Mēs ar Uldi smuki saliksim bembi, kā jau redzat, pielikām buferi. Paralēli Aldis mums jau visu mašīnu pulē ar rupjo un smalko un pēc tam vēl vaskos un darbojamies. Mūsu arka uzliks, kurš vēl jāpiegatavo. Nu ko pastīties, cik skaisti jau viss tās smuki, viss spīd. Vienkārši burvīgi nevar sagaidīt to kopskatu, kad jau saliks to visu pačku un viss tās platās uzliks, nu būs vienkārši bomba. Un Uldis, kā jau redzat, jau liek, pirmo arku ir uzlikts, pēc tam ejam otrā pusē un dzēnam pēdīju uz pacēlāju. Iedzinām mašīnu otrā pusē, kur mums ir pacēlājs, tagad mēs pacelsim augšā. Pacēs viņi jau viss tās vienkārši bombiski. Mēs sadalījām darbus, mēs esam 4, mēs redī liksim priekš aizmuguri. Un Uldis jau, kā jau rādīja, priekšiņu ir uzlicis. Bet nāks Uldis ar Aldu uzliks arī aizmugurē. Mēs arī mēģināsim uzčubināt šitās te uzliks. Kas mums vēl paliek? Jānovasko vienu pusi, laikam, vai pusotru mašīnu. Būs sapulēt un savaskot. Un jāpielīmē mums tā viena līsta šagalnē, no kur viņi ir. Reki te šitā. No tā. Tā arī uzlikām priekšējo lūpu. Būs, protams, jāpiedomā, kā to visu šitās šķirbiņas salikt, bet es jau zinu vienu variantu. Tagad pielīmēsim šito. Klāt, te nekas sarežģīts nav. Un tad te puikas cīnās ar šitām līstēm. Jā, vo. Mēs jau piemērījām šito garo tādu līniju. Vēlāk raču parādīšu. Bet tagad esam procesā. Te būs tie vāciņi. Tā viņš stāvēs šitā te kā bumba. Tā es timelapsā domāju, ko es tur līmēju apkārt. Šitas atjaunosim šitos te plasmas ar baloniņā nopirku ragā bumper paint, speciālo tādu struktūru un tad nopūtīsim visu šito. Attaukosim un nopūtīsim, bet man vēl jāuzlīmē papīrs. Tā kā, ja tev ir tāda plasmas, tas tev noteikti nodara.
šitā informācija. Jau vīri, bļē, šito nenofilmēja, kā jūs šito uzlikāt, bet ņemat nost. Mēs skaisti uzlikām. Pielīmējam, pieskrūvējam, bet vajag ņemt nost, nenofilmē. Atkārtot. Jā, mierīgi. Celtniecības pasākums. Tur neko darīt. Tā dzīve. Nu ko? Sāksim līmēt priekšā lūpu. Edijs kārtīgi, prātīgi liek loģeni. Neko esam nogruntējuši, lai viss smuku turās, jo bez tās grunts tehniski loga līme paigi neturēsies. Tā kā, ja kādreiz līmējat kaut ko labāk nogruntējat, uzmetējat, un tad zināsiet, ka točna turēs. Ej, gan drīz pēc pirstais. Tā kā bija šādai mašīnai jau? To es saprotu, jau šis arī jau virs. Ja tu būtu trāpījis pirkstā, tad būtu dzirdējis. Nu, ir tas rezultāts, ka mums ir priekšā uzlikt pielīmēti. Apkārt jau esam uzlīmējuši kontūrus, platajām uzlikām, jo tālāk redzēsiet, ko es darīšu un pastāstīšu, kāds jādara. Mums arī ir aizmugurē uzlīmēts jau difūzers un arī vāciņi. Tā esmu svētdienā. Svētdienās, kā jau es teicu iepriekš, kad brīvdienās man ir labāk nāk strādāt uz darbu, jo tad man neviens neraust, nevienam nekas nav jāvada, nevienam nekas nav jāmeklē. Klienti nebraukā un nejautā visādas jautājumus, tad es varu vairāk pieķerties vis kaut kam. Tā kā redzējāt, kad jau salikām visu IES paku, tad tagad es esmu aplīmējis kontūrus, kā jūs redzat. Krāsosim šitos te visus moldingus, abas divas sāns ar bumperpainu. To īstenībā var jebkurš izdarīt garāžā. Ja ir normāli silta garāža, kaut cik silta, tad ir tāds speciāls baloniņš. To es jums visu parādīšu un var nokrāsot un atjaunot to plasmasu tādu struktūru. Tā kā tūlīt aplīmēsim, uzliksim timelapse un tad jau pa soļiem, tad jau redzēsiet rezultātu. Tad pirms paši redzēt, kāds ir viņš. Reka, te jau es esmu uzpūtu šito variantu jau. Redzēt, kāds ir šmuki gaišs un nav krāsots un šitas jau ir. Bet pārpūtīsim pa jaunu, šis bija kā tests. Redzēt, nodilst visu šito te pārpūtīsim smuki. Attaukosim un pārpūtīsim visu šito. O tā. Tā nolīmējām šito pusi, reiku smuki. Tātad, ja tu esi garāžā un tev nav pacēlājs, tas jau ir bišķiņ apgrūtinoši, bet tas ir džips, tad ir vieglāk, ja tas ir vieglais. Kaut gan viegliem nevienu nav tāda plasmas, kādiem cross-country vai altrakiem un tā tālāk. Bet tāpat tās to var izdarīt arī ne uz pacēlāju. Man ir pacēlājs, izmantoju priekšrocības paceļ augšā un man nav nekur jāliecās un jālīmē. Tātad reiku smuki pa kontūrām salīmējām. Viss ir apkārt, arī papakš. Visur te, kur viņš te nāks, smuki, hopts. Varat izmantot šādu papīru, nopirkt vai no krāsu veikalos, varat tajā pašā ragā iebraukt, kur es ņemu materiāls. Ir plēves speciāls ar skoču jau uzreiz var, jo labāk ir viņu aplīmēt, nekā tur pūst vai ar avīzēm. Bet viņu viegli arī var notīrīt no virsbūves ar attaukotāju paņem un notīri. Tā kā mums viena puse ir, šito mēs nekrāsosim, ja viņš ir tīri ok. Var gan jau, ka bišķi atšķirsies, bet lai vistītos smuki, tad tur ir pa lielam jānoār tas viss pasākums. Bet mazums varbūt man saslēgsies galvā un vajadzēs. Tā kā mums vēl šitā puse jānolīmē, un tad jau sāksim pūst. Esam aplīmējuši, tagad paņemsim lopatiņu un attaukosim visu šito pasākumu smuki. Jo es jau biju iepriekšējā dienā jau ar Scotch Brite nogājis, bišķiņi samatēju viņu. Tagad smuki nopūtīsim, redz kāds paliek melns. Lielam viņam jāpaliek arī tādam, kad nokrāsosim bumper paint krāsu. Un, protams, ka šito var arī pakalpojumu var dabūt atsevišķi. Ja tev gadījumā grib atjaunot savam X-am vai vienalga, kam ir plasmas, tad droši raksti. Un mēs to izdarīsim. Ja tu arī gribi atjaunot, tad droši raksti un vienosimies pa laika un izdarīsim to. Tā. Reku ir mūsu baloniņi. Šis man vēl bišķiņi palicis. Šis ir nedaudz dārgāks un šis ir nedaudz lētāks. Tas bija vienīgais, ko varēja dabūt. Tā kā reku rakstīts bumper paint. Un te ir bumper rakstīts uz Roberlo. Teorētiski Roberlo ir diezgan labāka firma. Šis ir, man liekas, jebkurā veikalā. Bet šitos var pirkt krāsveikalā. Un šitas ir arī krāsveikalā. Tā kā kārtīgi sakratam. Līdz kamēr dzirdat, kamēr bumbiņi skan. Tā kā mums ir attaukots un tagad kādās 4 kārtās plānās nomauksim. Un tad jau paciksimies, kā tad izstās. Gliežam šitā te virsū parātīgi. Un šitā te vairākās kārtās un būs labais.
Jā, tā aizrunājas, ka aizmirst masku uzlikt sākumā. Nu, pirmā kārta mums ir uzpūst, arī jau ir daudz simpātiskāks. Tas skats. Atceries, kāds viss bija tāds gaišs. Viņš būtu tagad bišķi tāds pleķēns, bet pēc 2-4 kārtām, skatoties, kā viņš nosidz, būs ļoti labi. Jo viņš nožūs, viņš paliek spēlēcīgāks. Redziet, kāda, ja tā ieskatās, ir tīgi smalki. Viņš taisa tāds punktiņš daudz. Tā kā ika bamperiem, tāda struktūriņa. Vienu brīdi es domāju, ka viss jānokrāso mašīnas krāsā, bet tad es redzēju vienu X tieši Liepājās zilu. Kam bija viss nokrāsots mašīnas krāsā. Blin, izcies baigs zils kluts. Nepatika. Vēl man bija doma uzlikt kāpšus, tos pelēkos, kas nāk Latvijā, bet es viņus tikai atradu, un tad es domāju, es tādu mašīnu pabraucu, palietoju un sapratu to, ka nenormāli smērē šitos te biksēm aizmugurs kā pārā. Tā kā, man liekas, praktiskuma ziņā šitas bija daudz labāk. Jā, nu, tagad vēl uzrauksim 2-3 kārtas un plēšam visu nost, uzliksim riteņus, laižam lejā, nofilmējamies un rītā sākam tehniskās lietas. Mums jānomaina kārba eļļa, stūžu paspinātais sūknis, motoreļļa un viena ķega un jāizdod savirzi. Un tad vedīsim uz detailingu pie mūsu čoma. Pēc tam jau pastāstīšu, kas un kā. Tā mums ir apžuvs. Tagad noplēsīšu nost papīrus un tad ejam pastīties, kas tad mums te sanāk. Esam saplēsuši papīrus, nu ko skatāmies? Kabum! Smuki, tumši, viss tādā vienmērīgā tonītī tās daudz labāk. Reku. Kopts. Skaisti. Man liekas, ka ir ļoti labi. Ir ļoti labi. Protams, vajag izdzīt laukā un pasīties no sāna, kā izstās. Bet man liekas, ka ir ļoti labi. Pastīties. Jep. Bomba. Patīk man tās platās arkas. Stīgi. Nu, uzliksim riteņus aizmugurē, tad jau gaidīsim mediju rītā un sāksim filmēt tehniskās lietas. Un atceries, ja tev vajag kaut ko tādu atjaunot, uztaisīt, nokrāsot un blā, visu, ko tu redzi, to mēs varam izdarīt tavai mašīnai. Raksti, zvani mums, piesakies rindā. Tā mēs maučījām pa X, es zinu, ka es daudz nerunāju, jūs tikai redzat visu tādas timelapses, sedīs kaut ko dara, es tur kaut ko padaru un tagad arī stiklu taisam, jo mehānisms negāja. Edijs cīnās, ka mums bija šitāds te, kur ir sprunguls logā iekšā. Vēl mēs sapratām, ka šitas mehānisma stikls kā viņi no bremzi, jā? Laikam ir beigti, bišķiņ beigti. Tagad tā cerība, kad būs, ja nopirkām pie Āgņa, protams, atkal pie Āgņa mehānismu, ieliksim varbūt ies, un tad mums rītā ir pieteikts logu ponēšana, jo tas ir staplēju. Tad pasūtīju kārbas filtru, jo atnāca viens, tas nebija īstais. Stūžu paspinātais sūkni pilnīgi jaunu, reku šito, jo oriģinālais mums gaudo nedaudz, šitas būs cits, pilnīgi jauns. Tātad kārbai būs filtri, eļas viss jauns, adaptēsim, piekarēja priekšā stūras pirkstu un buksi lielai ķegai laikam, lai varam uztaisīt savirzi. Tā kā turpinam. Nu, šādi izstās mums apakš X-am izmetu, rūs praktiski nav, bet labāk uzklāsim antikoroziju, jo mēs ar klientu sarunājam, klients par šito maksā un pūšam virsū vasku caurspīdīgu, kas atgrūdīs gan mitrumu, gan sāli. Paspējām izdarīt, sataisījām durvi, nomenējām motoreļu ar visu filtru, nopūtām antikoroziju, kā jau redzējāt, un mums paliek kārbaeļi nomenīt, jo nevarēja šodien atnākt, bija nepareizais piekrēja vienu ķegu, un kas vēl? Un viss ir rīts, bet es jau no rīta paspēju aizvest mūsu X-u. Kā jau redzēju, pēdējais, ko jūs redzējāt, bija antikorozijas apstrāde, nopūtām grīdu. Un no rīta jau bija aizskrējis, lai notonēja man to stiklu, ko Edijs mainīja, jo tur bija kāds čakrējies, noplēst to plēvu. Un X viņš arī jau stāv īstenībā tik labi viņš izstās. Plus minus viņš ir gatavs, vismaz no ārpuses. Ir forši pastīties. Tāda lāstačka, ne? Skaisti. Skaisti. Ļoti labi. Rītīgi labi izstās visas tās platās sarkas, tās uzlikas. Uztaisīja te smuku līniju, jo stikla šķietas forma nebija precīza. Tad uztaisīja ar gumijot mastiku aizpildīt ciet, un tad viņš tāds izstās vienā līmenītī. Par tādām detaļām viss ir piedomāts. Un reku mūsu loks.
diezgan labi trāpījis. Šties no sākuma dabūjis pacīnīties, lai vispār ir vienādi. Bet ir ļoti labi. Pasies tāda sīkumi, un tā mašīna izstās arvien labāk. Visas arī šitās vietas, ko esam sakrāsojuši, nu rītīgi bomba. Rītīgi bomba. Rītīgi skaisti. Lukturīši jau salakotie. Vēl vajag šādi tāds pāris lietiņas izdarīt. Kaut kur ar rotiņu noiet kādu acitumiņu piekrāsot, bet tā bomba, vai ne? Un runājot vēl pa foršu ekstra stūrīt. Tā ir tā sajūta, kad tā ir rītīgi laba sajūta, jaunu stūru uzliek vai nošuj, apšuj to stūru. Un, jā, tā kā jauna mašīna. Kaifīgi braukt. Es tā kādu laiku zaitu, ka pabraucu un tad pabraucu šito šodien. Krūta mašīna. Ērta. Mīksta. Tā, kas mums vēl jāizdara? Mums vēl jāizdara tehniskās lietas. Vakar līdz galam viss nepaspējam, nebija visi detaļas atnākuši. Nomainīsim vēl stūrus pastiprinātāji, priekšā piekrēja ķegas un kārbāja eļu nomainīsim. Un tad vedīsim uz detailingu. Tad jau viss. Tā ir laiks pienācis X-tam, kā jau redzējāt, vizuāli mums te visi forši smuki čotka. Un tagad ir diena, kad mehāniski viss sataisīsim. Rekēdīgs jau taisa vaļā, ko mēs te darīsim. Viss izstās no dārgā gala. Šitas mums ir automātiskās kārbas eļas maiņas komplekts. Ieļiņa. Varam nākošais 200 kapekām. Man liekas, pat vairāk bija. Tas mums ir stūrs pasmēlēs sūgas, pilnīgi jauns. Pasies ar visu bačakiņu. Čing, čing. Jo mums bišķiņ gaudo visu laiku, bet it kā braukt var īzi. Bet skaņa kaitinoši. Un tad mums ir piekara, lai mēs varētu savirzi uztaisīt. Priekšējais stūrs. Stienas ar pirkstu. Stienas ar pirkstu. Bukse. Priekšā ķegai priekšēji bukse. Jep. Un aizmugurē. Aizmugurējā svīri, jā. Aiziet. Nu, tagad to visu nomainīsim. Te tā vērtība ir kaut kādi 400 eiro varētu būt. 400 eiro. Man liekas, es jau būšu mīnusā ierāvis šito pasākumu atkal. Bet, nu labi, gribās, lai visi forši un smuki un čotka nemāk, laikam vēl naudu paprasīt. Tā kā mainam, likšam timelapses un Edijs dūdinās. Kā redzējāt, Edijs daudz ko jau mums saskrovēja. Un tagad mums ir vēl nākušā diena, kur uzlikām aizbrēja jaunu ķegu un priekšā nomainījām stūrs stieni, lai varam savirzi sataisīt. Un tagad beidzot mēs esam tikuši pie ZF filtra. Izrādās šitiem nāk metāla korpusu kārbām. Tāpēc bija bišķi problēmas atrast, bet mēs atradām daudz piķītes. Un vēl. Laiks mums ir ierobežots, jo tas ir jāizdara līdz 3 mēs savirzi. Un kroči šitie pēdējie darbiņi vēl kaut kā jāizdomā pa kaut kādu brīdi vēl atkal priekšējo buferi jānoņem, jo parksensori jauni jāieliek. Un tad jau visu, tad vidīsim uz detailingu un finito prom pie jaunā saimnieka. Tā, Edijs jau ir nomainījis jau mums eļļiņu kārvai. Tagad viņam vēl bišķiņi tur visādi sīkumiņi, pīkumiņi. Un tad viņš ķersies klāt šitām te, kas mums skan nedaudz. Un tas ir stūrs pastiprinātājs. Nu, ja tā godīgi, tad īsti šitā lieta nebija jāmaina, bet nedaudz likās, ka viņš skan skaļāk. Līmenis nekur nepazud un stūrējās labi, bet, gribējās jauno saimnieku iepriecināt. Mums ir pēdējie metri, lai atdotu jau jaunajam saimniekam miksu, bet mēs esam samainījuši stūrs pastiprinātāju. Mēs samainījām kārbāja eļļu. Vēl neesam braukuši, bet cerams, ka būs labāk. Bija jau labi, bet pāris nianses tur bija. Un tagad mums neiet priekšējais sensori. Jūs jau zināt, kā mums ar tiem sensoriem. Edijs mums ir sensori Pro. Viņš var jebkurš sensors sataisīt, ja neiet. Šeit pasūtījām sensors, izrādās vada sapūši un pasūtījām picu. Un picā mums ir pilnīgi jauna provodka priekšējiem sensoriem. Tātad uzliksim priekšējiem sensoriem jaunu provodku. Un cerēsim, ka mums iet sensori. Dzenam ārā, vedam uz detailingu. Tā mēs saslēdzām jauno provodku ar 2 jauniem sensoriem. Kā jau redzējāt, galvot nomainījām sensors, jaunu provodku pieslēdzām, nodzēsam kļūdas un beigās izrādās arī vidējie sensori neiet. Tad Edijs jau sūta vidējos sensorus. Un es saprotu, ka tikai piķis tērējās, gribās kā labāk, sanāk kā vienmēr. Būs interesanti galā saskaidīt, kas, ko, kā un kāpēc. Tā, mums ir pilnīgi jauni parka sensori priekšā salikt.
meilis, jauna provodka, un tagad Edijs aizgāja pārbaudīt, būs vai nebūs. Blīn, sanāk, ka es drīz 2 mēnešus būšu nobraucis bez parka sensoriem, bet jaunais īpašnieks jau dabūs ar parka sensoriem iejušiem. Ļoti labi, tas man priecē. Metīsim virsū un tad dzenam projām uz detailingu. Un esam klāt arī, ko iedzīsim mūsu skaisto X-u pie šaukārs uz detailingu, bet tas būs salona detailings, tas nebūs ārpus, kā jau redzat, mēs esam visu izdarījuši. Tā kā braucam iekšā un parunāsim, kur mēs esam atbraukuši, ko vispār tur dara. Viņš tik labi izskatās šajās gaismās un tajā stiliņā. Tā kā jūs redzat, esmu atbraucis ciemos pie šaukārs detailings. Reku pats priekšnieks. Man liekas, tu esi baigi nesen, ja ne? Liepājā ienāca. Viņš savu hobiju pārvērts ir pa biznesu, tāpat kā es kādreiz 10 gadus atpakaļ. Pareizi? Es esmu apmēram no martā sāku taisīt šeit, sapratu, ka es gribu, un tagad jau no augusta esmu vaļā. Tik labi taisa un pilni pieraksts, kad nevar nemaz tikt. Mēs jau 2 vai 3 nedēļas iepriekš jau visu to sarunājām. Bet atstāšu te viņu Instagrams, visu pārējo droši rakstat. Esmu redzējis vairākus darbus, TikTokā izstāsta ļoti labi. Tā kā mēs šito mašīnu, ko es esmu nopircis un vēl nevienu reizi neesmu tīrījis, uzticēsim tev. Mierīgi uztīrīt. Ejam pastīties. Es neesmu vispār viens mans vēl krāmējis ārā. Es nezinu, varbūt man viņas izvāk tagad? Nē. Jo es jau tev telefonā WhatsAppā jau rakstīju un brīdināju, kad... Pastīsimies, tā modēs. Uj, jum. Bet mans tikai manējās tā netīrība pa lielam bija jau. Nu, es gribu vienkārši, jo sanāk tā, kad piekdien brauc pakaļ jaunais īpašnieks. Jā. Šodien ir kas pa dienu mums? Trešdien. Trešdienā. Vienkārši, lai es varu radot tīru mašīnu. Jā. Varbūt tu vari savā stilā to visu sakopt, iztīrīt, jo mēs esam nofilmējuši, kā te izstās. Te noteikti... Bet tas nekas nav bijis tāds. Ir bijis trakāk vēl? Jā. Nezinu, varbūt tev ir kaut kāds kondicionieris, varbūt var krāsli iesmērēt, tur ādu varbūt. Jā, te mēs, es domāju, jo tā ādai toči mēs pāriesim visu notīrīsim. Un pēc tam būs kondicionieri, tad arī šitās vietas paliks bišķi gaišāk. Bet idejiski jau visforšāk būtu, protams, krāsot. Nē, nu to jau nevajag. Mašīnai 400 000, vismaz īsti. Jā. Bet viņi tādā labā stāvoklī tieši vizuāli nav ne rausējusi, ne tam līdzīgi. Ne, šitie sim arī patīk. Jā, šitiem man patīk. Es vienkārši tagad pabraucu 2 mēnešus, viņi sapratu, kāpēc cilvēkiem patīk. Tāds čiliņā var močīt. Jā, ridīgi krūti. Tā kā mēs tev atstāsim mūsu mašīnu, tad mēs nāksim pie tevi un tad tu mūs pārsteigs vienkārši. Jā, sarunājam, daram tā. Viss. Tiekamies jau, kad mašīna būs tīra. 53. ir sagatavojis. Iesim iekšā skatīties. Tā viņš strādā. Čau. Nu kā ir? Ļoti labi. Tu pat nomazgāji? Tā, tas ir no ārpuses. Bet no ārpuses mums viņam nebija tas galvenais uzsvars. Tagad vērsim vaļā durvis. Kamerā varēs saprast, ka kaut kas ir mainījies vai nē? O, jā. Jā. Jū, bet īstenībā ir diezgan diena pret nakti. Jū, bet zolīgi. Zin kā tajā pieredze to netīro mašīnu braukt, vispār liekas kosmos labi. Postieties. Šis jau tā kā no salona jau. Viss mans noteikti jau ir konteinerī. Tik daudz bija. Bet tās visas mans. Rītā saimnieks jaunais brauks pagaļ, viņš būs ļoti priecīgs. Jā, suņas pausitēm. Nu, cik bija grūti? No 1 līdz 10. Cik netīri bija? Netīri bija 5. Jā? Likas, kad 11. Nē. Un grūti bija, 7. 7? Tomēr, jā. Netīri bija 5, bet tīrības ziņā Man bija 7. nepatīk tas, kad viņš ir kruti, teiksim 90%. Aha. Bet kas man pašam nepatīk tas, kad viņš ir tomēr nav svaigākais auto. Un ka nevar līdz perfektam, jo kaut kāda plasmas ir saskrāpēta, ko tu vairs nevari iztīrīt. Es domāju, ka rītā jaunais saimnieks arī ievērtēs. Paldies, Vicīt! Paldies! Nu, ko kā jau redzējāt, vadat pie Ainara uz šaukārs, rakstiet detailingā, tajā Instagramā. Ļoti labi tīri, viss skaisti smuki. Tā kā viss, braucam uz garāžu un gaidām jau rītā jauno saimnieku un atdosim mašīnu. Tā, mums ir pēdējā diena, kad atdodam X-u. Tūlītās pēc pusstundas būs jaunais īpašnieks pakaļ ar meitu, cik es zinu. Un es zinu, ka viņš teica, ka viņš negrib, lai viņu filmē. Respektēsim to, bet mēģināšu viņu pierunāt, vismaz mikrofonu pielikt un
dzirdēt, ko viņš teiks, kaut ko labu vai sliktu un tā tālāk. Bet pirms tam mēs sievu iefilmēsim pāris šūts un paprasīsim viņai, ko viņa domā par salonu tīro. Viņai tad, kā saka, pedants ir bišķiņi. Ainar, gatavojies. Nu, saka, tu atceries, cik viņš bija briesmīgi netīts. Fui, jā, izstījās tā kā kāds varbūt nomirs. Nu, es jau redzu mazos tavus nospiedumus, ja, kas ir gan jau no tevis tagad. Tas ir tagad, braucot. Tie taču nebija. Bet nu tā kopumā, nu vispār izskatās ļoti labi. Nereāli labi, iesēdies iekšā, tu izstāsti sajūtu, tāds feelings, rīdīgi kruts, tāds jau tā kā no ārpus tā mašīna izstāsti. Ko es redzu, tas, ka paklājiņi ir tik tīri, ka tāds iet, ka viņi nekad nebūtu redzējuši kājas zoli. Nu. Kājas zoli? Kājas zoli. Zābaga zoli. Šito Ainars speciāli vienmēr atstāja visiem klientiem, jo viņi pēc tam var bišķiņ pietīrīt, ja vajag. Jā, ir tīpaši, ka tu pārdod mašīnu, tad vajag pietīrīt. Bet ir labs, ne tā sajūta. To stūri labi, bet šitā ir pāršūta, vai ne? Bet ir labs salonīšs, viņš iedod tādu feeling. Ir ļoti labi. Ainārs ir baigais malnecis, tā kā, ja jums vajag tīru mašīnu, braucat pie Aināra. Jā, uz šaukārs. Prezentēsim pa lielam mūsu mašīnu pāris smukos kadros. Tā kā 1, 2, 3. I'm an OG, and that's the old me, the way I'm sitting nowadays. I'm money stacked 9 ways, I'm sipping on a latte. Why they all call me bougie, bougie, bougie? I don't want no prayers from no haters, probably waiting on my downfall. Mad that we made it in my wins on time. Why you trying to delay it? And they say it's authentic, but they wins look plated. They fake though, and I need all my cheese, queso, provolone, to get all of my dogs out the trap like Home Alone. And Creed said I'm locked in, I really got no options. Standing on business, I need mines off the top then. Let them go ahead and count us all out. We just running up the numbers, watch us hit another level. Hey, hey, can't hold me back. Put the city on the map, boy, how you love that? Boy, they thought that I was playing, but I hit another level. About to hit another level, had to hit another level. Hey, hit another level. Finna hit another level, gotta hit another level. Hit another level. About to hit another level, had to hit another level. Hey, hit another level. Finna hit another level. Hey, hit another level. Hit another half meal, mixing bass and treble. Tā mēs esam atbraukuši beidzot uz darbnīcu atdot Iksiņu. Manais muguras ir jau jaunais īpašnieks. Kā jau es teicu iepriekš, ka viņš negrib baigi pozēties, bet pierunājām vismaz uz mikrofonu. Čau, Vecīte. Čau. Kā atbrauc? Viss kārtībā. Viss kārtībā. Nu, kā jau tu jau redzi, no pirmos jau iespējas, kāds citās sajūtas jau? Skaisti. Nu, daudz domā tā, man jāatbrauc apčakarēt vai neatbrauc apčakarēt ar tiem perikupiņiem. Nē. Bet mums bija ļoti laba komunikācija, mēs visi runājām ar WhatsApp, mēs daudz ko saskaņojām. Viņš gribēja arī papildus, lai mēs uzpūšam antikoroziju. Es viņam izstāstīju, ko es izdarīju. Ja mums bija tur 2 veidi sarunas, viena cena par tādu, kā jau bija man apskat iziet, bet sarunājām to, ka mēs pieliksim 1000 eiro klāt un saķonēsim, iespakām, sakrāsosim. Un, protams, es tajā naudā neiekļāvos, bet kontents jau vismaz ir un būs. Un tā, tu droši vari tagad apsaigāt, parunāt. Un ko es tur Es saku, kā tev iepriekšējā mašīna bija? 91. 91. Kura gada? Vaļā ir. 7. Cietie. 7. Tagad tev būs 5. gada X. Reku, mēs esam salons attīrējuši pie mūsu sadarbības draugiem. Bišķi mums kājas tikko no rīta vēl filmējām. Nu, nekas, tas jau viss kārtībā. Jo salons īsumā bija ļoti briesmīgs. Un tagad ir tā sajūta tik, cik no āras viņš izstāsta forši, tad vismaz arī iekšā ir patīkami sēdēt. Bomba. Tu ilgi meklēji tā kā tos X? Ja godīgi, nē. Es nostījos tavu Viģiku, ieraudzīju un sāp. Es viņu biju skatījies, es tā kā gribēju un tieši tā kā saktu dzīvi. Jā, man daudz cilvēki jau ir uzticējušies. Kā tev bija tā uzticība, ka tev jāpārskata? Es diezgan Viģiks nolūrējis, tā kā nebija problēmas. Ja mums sanāca tā, ka tev laikam samaksāt ātrāk par mašīnu, nebija tā, kad atbrauc, apskaties un samaksā, bet samaksā jau laicīgi un viss kārtībā. Mēs visu izdarījām tā, kā mēs esam vienojušies pēc datumiem. Un tagad viņš ir klāt, atdosim mašīnu, un tad viņi ar ģimeni baudīs, cik es sapratu, Liepājas kurortu 0 grādos mums te ziemā. Nu viss, ko es vairāk varu pateikt, tad mēs tagad atgriezīsimies pie cenu listas, sāksim rakstīt, kas un kā, un tad jau tiksimies jau. Nu, aizbrauc mūsu Behačka. Izrādīja workshopu, kā mums tie iet. Cilvēks daudz ko visi jau zināja, aktīvi laikam sako. Prieks par jums visiem, paldies, un obligāti piespied to podziņu, piesako, un man tas ir svarīgi, jo, kā saka, vairāk mums skatīsies,
vairāk mums sakos, vairāk iespējams es dabūšu varbūt kāds atbalstītājs sponsors, lai mēs varam taisīt jums vēl grandiozāks projekts, jo pārsvarā pagaidām viss iet pa barteri un 90% viss iet pa manu naudiņu. Jā, nu viss, ejam pie tāfeles un rakstam, cik tad tas viss kopā mums ir izmaksājis. Nu, sāksim rēķināt. Gribu atgādināt to, ka šeit es visu rēķināšu kā parastam mirstīgam. Gan mana servisa stunda, gan vidējā detaļa cena, cik maksā gatavu. Nu, ko sāksim? Tātad CSDD visas izmaksas divreiz gājām apskati un samaksājām nodokļus, tas ir 230 eiro. Tad mums ir servisa izmaksas, tas mums aizņēma 24 stundas. Tas ir 3 dienas, reiz 35 eiro stundā, tie ir 840 eiro. Viss, ko jūs redzējāt, ko Edijs darīja. Pašovām stūri 100 eiro, IS paku no ProTuning nopirka 400 eiro. Rezervas daļas, viss, ko jūs redzējāt, kārbēs, eļas, stūrs pasnātāji, ķēgas, bla bla bla, 785 eiro. Antikorozijas apstrāde 500 eiro, ziemas riepas plus savirs divreiz veida 325 eiro. Krāsošanas darbi, tas sanāk 8 detaļas, plus tur vēl visādi sīkumi, plus lukturi 1400. Un visu to ieguldīju 4580 eiro. Tad vēl pieliekam izsoles cenu, tas mums kopā sanāk 8180 eiro. Un pārdevu 53 pa 6,5 tūkstoši. Tātad sanāk mums kopā, noņemam no ieguldītā un noņemam pārdoto, esmu tehniski 1680 eiro mīnusā. Bet galva augšā atcerieties, ka es to daru pats un savu brīvo laiku pa lielam neviens nekad nerēķina. Man šajā procesā bija galvenais iepriecināt klientu un pašam parādīt to, ko mēs mākam. Un kāda attieksme ir man pie mašīnām, pat ja bišķiņ varbūt kaut ko zaudam. Bet klients man rakstīja un zvanīja pēc kāda laika un bija ļoti priecīgs, apmierināts un vēlreiz pateicis paldies. Tā kā paldies, ka visi noskatījāties šo sēriju. Jūs esat labākie un tiekamies jau nākošā trakā projektā. Ciao!